Labdien jaunajā gadā, laimīgi jauno gadu visiem skatītājiem. Un šodien pirmā tēma būs ļoti nopietna mums par nodokļiem, par grāmatīs uzskaiti. Par tām izmaiņām, kas sagaida nevalstiskās organizācijas šogad 2015. gadā. Un tāpēc mums viesos ir valsts ieņēmuma dienesta, nodokļu pārvaldes, nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja Kristīna Abula. Sveika, Kristīna. Un valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes juridiskās daļas vadītāja vietniece Ilona Torgašova. Paldies. Man būtu sākumā laikam ļoti vienkārši varbūt jautājums. Izstāstiet šajā gadījumā, tad sāksim varbūt tieši nevalstiskām organizācijām, kādas tad ir izmaiņas attiecībā likumdošanā, attiecībā uz atskaitēm nevalstiskām organizācijām, sākot no 2015. gada. Jā, tad sākot ar šo gadu ir pieņemti grozījumi, kas reglamentē šo te grāmatvedības uzskaitu un gadu pārskatu sagatavošanu gan biedrībām, gan reliģiskām organizācijām. Un būtiskākais jaunums... Es gribēju pārtraukt uzreiz biedrībām, reliģiskām organizācijām, nodibinājumiem. Ir arī. Arī, vienkārši es uzreiz tikai... Tas likās, jūs sakat nevalstiskās, tad var teikt, ka nevalstiskām. Un kas ir tāds būtiskākais? Tātad no 15. gada jāatcerās par iespēju vai obligātumu, kad var kārtot vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā grāmatvedību. Un tātad šis kritērijs ir tāds, ka gan iepriekšējā, gan šajā gadā ir jāpārsniedz šie te 40 000 eiro, bet tagad ar 15. gadu ir jaunums tāds, kad ja ir bijis tikai viens darījums gadā, kas pārsniedz šos te 40 000 eiro, tad to tā kā var neņemt vērā un turpināt kārtot grāmatvedību tātad šajā vienkāršā ieraksta sistēmā. Ko nozīmē viens darījums? Precizēsim. Šajā brīdī man ienāk, teiksim, viena projekta summa 40 000 eiro, es laiku visam maksāju algas, līdz ar to man ir ienākumi, man ir viens postenis, savukārt izdevumos man ir ļoti daudz posteņu. Vai šajā gadījumā skaitīsies tas kā viens, vai tas skaitīsies kā šajā gadījumā? Kāpēc šī norma ir tāda radusies, tad šīm nevalstiskām organizācijām pie biežākie gadījumi, kāpēc ir viens tāds šis darījums, ir, piemēram, pārdod nekustamo īpašumu. Tad, ja viņš pārdod tajā gadā vienu to savu nekustamo īpašumu, viņam pēkšņi ir šī lielā summa, tad to neņem vērā. Bet, ja man ienāk, teiksim, projekts un es maksāju algas, nozīmē to, ka man jāveic dubultā šī te. Ieņēmuma postenis ir viens? Ja jums ir tā kā, ja jums nekas cits nenotiek, man tikai viens projekts ir. Viens projekts. Jā, pa 45 000 eiro. Vienreiz, ja šī nauda ienākas, tad to arī droši vien varētu skaitīt kā vienu. Skaidrs, labi. Tad ir kā zinat, tad tagad ir gada pārskata sastāvdaļa. Var samot, kā viņu šobrīd pareizi sauc, ko viņu pateikt. Ir ziedojuma un dāvinājuma pārskata skēma. Tad no 15. gada būs mums tādi divi, šī pielikuma vietā būs divi. Būs ziedojuma un dāvinājuma pārskata skēma un būs vēl viena tabula detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem. Tad ir vēl precizēts, ka šajā te skaidrojumus, ko sniedz vēl pa gada pārskati, ir precizēta informācija, kas ir jāsniedz, ja ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā pamatlīdzekļi un krājumi. Un kas ir tāds vēl būtisks, ir
biedrībām, tātad nevalstiskām organizācijām, šis ir tikai biedrībām, ja pārskata gadā ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem ir lielāki par 800 000, un šai biedrībai ir sabiedriskā labuma status, tad šo gadu pārskatu pārbauda zvērināts revidents. Skaidrs. Vēlreiz ir šajā gadījumā par tas, ka vajadzētu būt detalizētam šīm te skaidrojumam par pamatlīdzekļiem un krājumiem. Ja? Tas nozīmē, teiksim, varbūt paskaidrot vienkārši negrāmatīs valodā pamatlīdzekļi skaidrs, kas ir krājumi vienkārši šī gadījuma uzskatā. Šīs normas ietvaros. Krājumi. Labs jautājums. Jā, es tagad domāju, piemēram, krājumi ir, kas varētu būt sveces, varētu, piemēram, būt. Es uz kapiem kā sveces, ja man uzdājumi kā sveces, tad man jāsniedz detalizēt ziņojumu. Baznīcai tās varētu būt sveces un kaut kādi šie, tās svētbildes un tādas lietas. Tos pamatlīdzekļus varētu būt pamatlīdzekļus. Nē, tie, kas ir tie maziņi. Tie mazie? Tirgu, skaidrs, jā. Biedrībām es tā uzreiz nevaru iedomāties piemēru. Labi. Jums varbūt ir konkrēti kaut kādi piemēri, tad mēs varētu izdiskutēt, vai tas ir varbūt kādā skatītājā mums būs kāds piemērs, tad labi. Jā, un vēl ir, tad, ja sākāt arī par pamatlīdzekļiem un krājumiem, tad tagad ir definēts, no kādas summas ir uzskatāms, tad kas ir ilgtermiņa ieguldījums. Jā. Un tas bija 430 eiro. Jā, tad, ja ir šī iegādes vērtība, ilgtermiņa ieguldījumi, kas mums ir, tie varētu būt, piemēram, pamatlīdzekļi, nemateriālie ieguldījumi, tad, ja tā iegādes vērtība ir lielāka par 430 eiro, tad tas ir tā kā ilgtermiņa ieguldījums un tātad pamatlīdzeklis. Ja ir mazāka, tad tas ir krājums. Skaidrs. Labi. Tagad skaidrs, jā. Ejam tālāk, kas vēl jau. Tīri tā, tur ir vēl daudz visādi, tādi redakcionāli. Jā, bet pēc būtības, teiksim. Bet pēc būtības, tas to būtiskāko es esmu izstāstījusi. Labi. Tad tādā gadījumā faktiski šīs ir tādas divas, galvenās lietas, kas būtu, teiksim, jāzina šīm te nevalstiskām organizācijām. Un kas attiecās tad uz jaunumiem, kāds, cik es saprotu, ir nevalstiskām organizācijām sabiedrisko labumu status. Būtiskākais jaunums ir šis, ko kolēģi pieminēja, ir šis te jaunais pārskats, kas būs ziedojumu un dāvinājumu pārskatu pielikums, tas ir 4. pielikums. Sauksies viņš, precīzēs, detalizēta informācija par izlietotiem ziedojumiem un dāvinājumiem. Tas principā līdz šim šie grozītie ministru kabineta noteikumi, kas attiecās biedrībām, nodibinājumiem, arotbiedrībām un atsevišķi reliģiskām organizācijām, paredzēja šīm sabiedriskā labuma organizācijām iesniegt administratīvu izdevumu pārskatu. Un ar šo detalizēto pārskatu mēs tā kā iegūstam, respektīvi samazinām šo administratīvu slogu, tiek atcelt šis administratīvais pārskats un tiek tātad iesniegt šāda pilnvērtīgāka informācija, izvērtēšana un biedrības, respektīvi sabiedriskā labuma organizācijas darbības pārskatam. Tur būs Es gribētu saprast vienkārši, informācija būs vairāk jāsniedz vai mazāk nevalstiskām organizācijām? Principā informācija būs jāsniedz nedaudz plašāka attiecībā par katru konkrēto projektu. Jā. Jo, tā kā ņemot vērā, ka šis sabiedriskā labuma organizācijas darbojās un nemaksā šo uzņēmumu ienākumu nodokli, ir šis atvieglojums, kas ir tā kā, var sakot, atrausums no sabiedrības, šī neiekasētie nodokļi.
tad šeit būs plašāka informācija, kas būs pārskatāmāk attiecībā uz šī sabiedriskā labuma guvējiem. Tur būs gan guvēja skaits, gan šis te projekts. Līdz ar to mēs varēsim pilnvērtīgāk izvērtēt, vai šī darbība patiešām atbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai. Vai šajā gadījumā ir izstrādāta arī metodika šajā brīdī šīs te, deklarācijas aizpildīšanai? Šobrīd metodika nav, bet principā šie te ministru kabineta noteikumi, viņi ir ļoti plaši atšifrēti šī detalizētās informācijas aizpildīšanas kārtība. Viņi ir atšifrēti pa elītēm, kas ir norādāms kurā elītē. Tātad vēl kāda jaunuma ir? Attiecībā uz sabiedrisko labumu šobrīd šis te ir būtiskākais jaunums. Jā. Principā ir jāatcerās arī sabiedriskā labuma organizācijām šobrīd ir arī pienākums iesniegt iepriekšējā gada darbības pārskatu, ko nosaka sabiedriskā labuma organizācija likums, tad tur nedaudz varbūt tā informācija būs vienlīdzīga. Līdz ar to es gribētu uzsvērt, ka tas pārskats netiek atcelts. Viņš vienalga ir jāizpild, jo tur tas pārskats paredz arī turpmākās darbības plānu. Tā informācija nāk klāt tomēr? Jā, viņa nāk klāt. Skaidrs. Tad man tāds jautājums šajā brīdī, teiksim, ja nevalstiskā organizācija, tad grāmatvežiem rodās kaut kādi jautājumi, ja tomēr nav šīs metodikas, kur var saņemt konsultācijas, vai Vītā arī var saņemt konsultāciju vai ne? Konsultācijas var saņemt arī Valsts dienestam mājaslapā norādītajās informatīvais tālrunis. Mums ir vienmēr bijis konsultācijas, varēja saņemt līdz šim un arī turpmāk varēsim saņemt. Jā. Un arī, protams, vēršoties konkrēti, mums ir kolēģis, kas nodarbojās tieši ar šo sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzību. Un mums jau ir arī praksa, kad, protams, šis sabiedriskā labuma organizācija zvana, mēs runājam, konsultējam, nāk klātienē. Mēs esam, var sakot, atvērti konsultācijām. Ļoti lieliski. Mums parādījies viens jautājums ir. Evija mums uzdod jautājumu. Kur var izlasīt par izmaiņām ideālā variantā cilvēku valodā? Es nolasīju jautājumus. Kāpēc reiz tā nopūties, Kristīna? Tāpēc, kad ir vidi mājaslapā, pieejams tad informatīvais materiāls, kur ir skaidroti šie grozījumi, kas attiecās gan uz biedrībām, nodibinājumiem un arotbiedrību, kad pārskatiem, kādas tur ir izmaiņas, un arī reliģisko organizāciju pārskatiem. Es eju pašlaik vidi mājaslapā iekšā, tad mēģināsim atrast. Lopistiski. Šis materiāls, es piebildīju, šis materiāls ir ievietots divās vietās, gan, kur saka Kristīna, šajā sadaļā, gan arī sabiedriskā labuma organizācijas sadaļā. Šis pats materiāls viņš tad jāmeklē, tad ir, uzreiz pārāk raibs, es neatradīšu, tad, tas nozīmē, teiksim, to, ka tas ideālākais variants, jo jaunumos pēc tam noteikti nokritīs vēlāk uz leju. Ja to, ko es teicu, tad ir jāmeklē gada pārskati. Pie gada pārskati ir jāmeklē, tad ir, jā. Un 2008. gads pēdējais ieraksts. Nē, tas... Veidlaps varbūt? Viņa bija, es pat lasīju, bija, vispār jaunumos viņa bija vienot. Nē, veidlaps, nē. Jautājumu atbildes varbūt? Nē. Vēlreiz gada pārskatījiem iekšā? Te informatīvi. Informatīva materiāla? Jā. 2008. gads. Redziet, kur ir pirmais ir reliģisko organizācija gada pārskatiem, un otrais ir par biedrībām. Tas 2008. gads ir? Nē, tas ir noteikumi. Šie te noteikumi ir 2006. gadā. Tad jāskatās, viņos ir izdarīti grozījumi. Tad jāiet iekšā šajos pašos noteikumos no 2006. gada. Tas jau ir vidi informatīvais materiāls, ja jūs atvērsiet, tur jau ir šī šādi te viņš izskatās. Ļoti labi, vienkārši šajā gadījumā tad mēs sapratām, kur to visu var meklēt, jo ļoti bieži... Tur arī tās būtiskākās lietas ir aprakstītas, kas ir jāņem vērā 2015. gadā. Labi. Tad ir vēl viens jautājums. Sveicināt, sakiet, vai nākošā gadā ir vēl plānotas kādas izmaiņas? Ja jā, tad kādas? Paldies par iepriekš uzmanību. Tas ir par gadu pārskatu? Par 16. gadu, jā. Pie kā jūs strādājat? Dienas tā kā nav
likumdošanas. Jā, iniciators, jā. Jā, mēs Bet jūs noteikti darba grupās esat vispār, tāpēc to jūs jau zinat, Attiecībā teiks. sabiedriskā labuma mēs neesam nevienā darba grupā Jā. uzaicināti. Bet, nu, iespējams, ka attiecībā sabiedriskā organizācija likuma viņš ir samērā jau, tur ir nepieciešams mūsu skatījumā dažas izmaiņas, bet vai to atbalstīs Finanšu ministrija un inicēs, mēs nevaram par to atbildēt. Skaidrs. Labi, es domāju, ka šajā brīdī mēs esam noskaidrojuši visus jautājumus, atraduši, kur vispār atrast informāciju. Ja? Es novēlu jums, kā lai nosaka, mazāk darba, ne, tikpat daudz darba kā iepriekšējos gadus, ja? Un vēl veiksmi jaunajā gadā. Paldies! Paldies jums!